Pēc jūsu ieteikumiem turpinām ar apskatiem daudz un dažādi tātad pār diagnostikas iekārtā mūsu klāsts vienkārši aug un paplašinās ģeometriskā ātrumā. Tātad jau ir to iekārtu vēl vairāk, vēl interesantāk. Un īstenībā tev, kā lietotājiem, varētu būt sarežģītāk izvēlēties. Bet īstenībā nē, viss ir ļoti elementāri. Kā jau standartā iet vieglu auto, šāds te lounge, kas mums ir salikts pēc opcijām, tieši tas, kas tev ir vajadzīgs, teiksim, starter pack. Tad ir Autels, ļoti perfekti ierīce, arī tāpat ir starter paks, pagaidām joprojām launcham 2 gadu updates, Autelim 1 gads updates un vienkārši efektīvs ierīces, ļoti efektīvi strādā, jā, tā kā, viss iespējas ir joprojām standartiņš, bet nāk klāt loģiski smagie, ja tu esi liels censonis ar smagajiem auto, tad tev droši nāk šāds te palīgā, kas ir kraviniekiem un OHV tehnikai, ekskavatoriem, tātad šeit jau mēs bijām izrunājuši, jā, kas te ir iekšā, ļoti daudz un dažādi, kur manufakturers, truks, tātad vakar slēdzām, Volvo slēdzām un noteikti turpināsim vēl slēgt klāt citas tehnikas vienības, lai tu vairāk varētu saprast. Tā kā seko līdzi, nospied obligāti podziņu piesakot YouTube kanālam, Modriks Šiptūning, un noteikti redzēs jaunākās ziņas, rožas raksti WhatsAppā, zvani, tātad visu, ko varēsim izstāstīsim, paskaidrosim, visu, kas tev ir jāzina. Vēl joprojām dāvaniņas tātad. Šāds te, diemžēl, laikam ir tikai viens palicis endoskops, šitāds te vēl ir, jā, tātad testerīts Auteļa, ļoti efektīvi ierīce, elektriskais, arī te var pagarināt uzreiz tā, lai tu varētu fūres smagos testēt, tātad šitāds te setiņš ir, tad ir, standartā Autelīts, launch, tad ir šāds te vēl, manuprāt, liekās, kur viņš ir, endoskops USB lietojamais, tātad, un šitas user manuāls ir tieši no šitā, bet ar visu to šobrīd jaunais censonis ir dīlā iekšā, tātad mums ir atnācis un šobrīd ir, teiksim tā, apskata versija nelielā, jau ir uz vietas, tātad X Pro 5. Tātad šis te X431, tas pats it kā tāpatās kā šis, loģiski lielāks ekrāns, rugged, iekšā te mums arī tāpatās ir kamera, audio, viss un tā tālāk, tātad, efektīvi ierīce, kurai komplektā arī nāk ļoti daudz un dažādi papildus kabeļi, štepseļi, bet, kas ir interesantākais, tu jau noteikti zināji, ja? Smartbox, tieši tā, šo te daudz lietotāji prasīja, kad būs apskats par jauno Pro 5, tad rekur tas ir, un šāds te Smartbox viņš iznāk, USB otrā pusē, viņu var izmantot arī kā JTAG principā, ļoti interesanti ierīce, efektīvi ierīce, pagarinājums šāds te, jā, tā kā, standarta zinām to, kas bija tam launcham, jā, tad attiecīgi vai, piemēram, šādam te Autelītim arī skaidrs, tad arī te ir stipri līdzīgi, bet drusku savādāk ir tā ideja. Protams, nāk klāt arī daudz un dažādas stepšeļi, kabeļi, kurus tu var izmantot, pieslēgt klāt, dažādām ierīcēm papildus. Te jau mēs esam veikuši updates. Par update, par aktivizāciju tieši tas pats, tu zini, jā, user info, un attiecīgi tur visu piereģistrē, tas ir tieši tāpat kā ar jebkuru. Ko viņš dara vairāk? Varbūt tās, jā, grūti pateikt, jebkurā gadījumā tās funkcijas un iespējas ir stipri līdzīgas tāpatās kā šim, bet šitā vienkārši skaitās tāda, efektīvāka, vēl lielāka izmēra, jā, efektīvāk strādā, tātad, X Pro 5, tātad, principā jaunā modifikācija, jā, ar Smartboxu. To mēs arī noteikti darīsim vēl video apskats, tālāk taisīsim kas ko kā, bet, standartā, kur tu redzi, te ir tās servis funkcijas, jā, ko tu vari izmantot faktiski, un mums tagad ir uzdevums kāds pieslēgties klāt Volkswagen T6, jaunais T6, man liekas, viņš ir 19. gada, tā kā iesim slēgsimies klāt un testēsim jauno Smartbox. Viss mums te updates jau ir izgājis cauri, software upgrade, pastīsimies, varbūt tās ir kaut kas jauns iznācis. Bet it kā vakar mēs visu sāpdeitojām un viss tur it kā čotka, pastīsimies, varbūt tās tomēr kaut kas ir pienācis klāt. Bet izskatās, ka viss ir ok, redzi, tev rāda 0, tas nozīmē, ka tiešām nekāda vēl update nakts laikā nav iznākuši. Tā kā viss ir čotka, iesim un slēgsimies klāt. Ja varbūt pamanīja vienu niansīti, jā, uzreiz, ko nepateicu, tātad New Energy diagnozis, tātad iekšā elektroautomobīļi, bateriju pierakstīšana un viss tā pārējā lieta. Labi, ko tur daudz, redz arī survies funkcionāls, interesantāks drusīt, tādu lielāku ierīci, teiksim, tādiem, jau pro level. Ierakst komentārā, šito varētu pieslēgt klāt, kaķi pie šitā te aparāta. Kā tu domā? Ieraksti, ka tu zini, kas tas tāds ir un cik viņam ir engines iekšā un ko ar šito vispār nezvēru varētu darīt. Starp citu, šis nezvērs, neliels reviews, tāds klusais noslēpums, viņš būs sastopams Auto Exotika ķīpsalā. Yes. Ja tu zini, kur ir BT1 halle, kurējam pie Tečika, tad tu noteikti zini, kur ir ķīpsala, tu noteikti zini, kur ir Rīga. Auto shows, Auto Exotika, jauni auto tur būs un auto eksotiskie varianti. Yes, tuningots mašīnas, sporta mašīnas. Tā kā droši mēs pārstāvēsim arī no Latgales savu stūrīti ar... Jā, tas reviews vēl lai paliek sekretā. Bet tas tā neliela atkāpīta par to, kas būs ķīpsalā Auto Exotikā.
No 19. aprīļa, starp citu, 19. 20. 21. aprīlis, manuprāt, bija tādas tās dieniņas. Nu, kā vienmēr standarti zina pa brīvdienām. Tā, slēgsimies klāt, skatāmies, kas būs. Nu, T6, kā redzams, Smartbox ir tik garš tas kabelis no OBD, ka ideāli tev pietiek. Bet labi, problēma mums ir check engine light, yes, check īšķants. Tu pastīsimies, kas tur ir. It kā ir pat tā, ka, nu smagi, nu ne, te var tik galā, saka, nu visu laiku spīt tur un kaut kas notiek, kaut kas neiet. Tur TPMS, kur rāda. Tečiks ir laikam kaut kā 19. gada vai ko, aptuveni kaut kā tā. Tad arī Noticite ir rāmītis aizmugurē feini, uzmest virsū, nu un Pro 5 pastīsimies, ko ar šo ierīci riktīgi var izdarīt. Pačekosim. Tā, tad ejam apakaļ. Vispirms, nu kas mums interesē? Mums interesē pavisam noteikti pamēģināt kādu no funkcijām. Un palaidīsim vai nu Intelligent Diagnostic vai Local Diagnoze. Tātad, nu labi, laižam, ir tā funkcija Intelligent Diagnostic. Connecting VCI, read WIN code un decode WIN number. Tad šādam būtu jābūt procedūru setupam, lai iziet cauri visām šīm te funkcijām. Tagad gaidīsim. Kas mums šeit notiks? Connecting VCI, jā, tā kā auto eksotika, nu tā ir liela padarīšana. Latvijā, Baltijā īstenībā, tāpēc, ka tur sabrauc gan arī Lietuva, gan arī Igaunija. Connection attempt failed. Tā, kaut kas nav. Skan. Rekur mums tā kā pirmo reizi slēdzamies klāt. Vēl nereiz nebijām slēgušies. Mums rāda, redzi, ka te nav communication. Kaut kas nav riktīgi jau klausies. Tā. Nebija rozetē, redzi? Jāparādās ir lampiņām. Wow, cik feini mirgo, ja? Skatāmies tagad, ko viņš darīs šeit. Connecting, scanning. Scan. Vēlreiz mēģinām, laižam. Tātad, jā, auto izstāde. Nu, tas ir tāds Baltijā šovs efektīvs. Kaut kas nopīkstēja. Tā atvalkam beņi tālāk. Kurā, nu, piedalās skaidrs auto entuziasti, fanāti un daudz citas padarīšanas. Tad šī gadījumā, kas vēl te notiek, starp citu? Tātad, kas te notiek, ir updating VCI, tāpēc viņš tagad dzen iekšā softu caur Bluetooth iekšā Smartboxā jaunāko versiju. Edzi, firmware installed successfully. Un ieinstalēts ir tas viss iekšā, līdz ar to tagad vajadzētu būt visam ok, laižam ok button. Skatāmies, kas te notiks. Nu, Čotkīs atrada rekur mums Volkswagen, viss kārtībā, CV, diagnostika, loading data, lādējam iekšā, tur kaut kas pīkš šinai pusē. Smartbox kaut ko konektojas. Nu jā, te, ja BT lampiņa mirgots, nozīmē, ka tu konektējies. 153 000 nobraukums tikai faktiski. Nav daudz. Diezgan maz noskrējies tas T6. Bet tā jau smuks tas aparāts, jebkurā gadījumā. Tā, un kas šeit ir vairāk? Nu, te ir tā saucamā topoloģija. Nu, jā, topoloģija, jāatzīst, ir efektīva lieta. Topoloģija, tas nozīmē to, ka tu jau vari redzēt, kā bloki savā starpā komunicē pa CAN līniju. CAN Drive, CAN Comfort, CAN Info, tātad Gateway, reku 19. modulis, jā. Tu jau redzi, kā tas viss notiek. Ja par to topogrāfiju tā runā īsti vēl, tad nu, tas arī remonta darbos kaut kādā mērā palīdz, jā. Un šeit arī pa funkcijām, redzi, Smart Detection System scan, Gateway scan, jā, tad atkarīgs, ko tu taisies darīt. Te ir rekur tās funkcijas, kas parastajā standartā bija arī, jā, Siv System List, te, kad ir tev sarakstīns ar tiem blokiem. Tad ir Full System List, pilnā sistēma tātad, jā, nu, ka tev pilnībā visu viņš ielādē iekšā, viss pārējais, viss tos sistēmas. Bet, nu, es domāju, šī gadījumā laidīsim to Smart Detection, lai viņš blieš cauri pa šiem te blokiem un vienkārši skanē un pastīsimies, ko viņš atradīs. 3 kļūdiņas ECM, tātad uz skana sēž tātad dzinēja vadības bloks, viņš sāk ar to, skanē dzinējas vadības bloku, tāpēc loģiski mums tur speed check engine light, un kaut kas no riktīgā BSI 3 kļūdiņas iekšā. Vot, un šādā veidā tiek skanēts augšā, nu, topogrāfija. Topogrāfija, principā, nu, es teikšu, godīgi sakot, ir, nu, ļoti efektīva sistēma, ja tev ir jāstrādā, nu, teiksim, tādā kanisko tīklu līmenī. Ka tev ir jāredz, kādā veidā bloki savā starpā komunicē pa kādām līnijām. Bet ņemot vērā, ja tu, piemēram, zini šo visu, tad loģiski tev īpaši tā topogrāfija arī baigi jau neko nenodrošina, jā, bet, nu, varbūt tās vēl cits pateiks, wow, cik skaisti, jā, skrien dzeltena līnija, kaut ko skanē, rakstīts SRS un parāda zaļu. Nu, kas var būt labāks, ja tev parāda zaļu, jā, tev neviens te neslēgt neko klāt, vai ne, ja viss būtu zaļi, bet, nu, skaidrs, ka ir sarkanie problēmas, kaut kāds risinājumi vajadzīgi, kur pats gateways skanē. Bieži vien gateways arī parāda to, ka ir kaut kāds problēmas, ja gateways neredz kādu no blokiem, tad viņš par to lamājas. Šī gadījumā gatewayā viss ir nice, tāpēc, ka visi bloki taču iziet uz komunikāciju, tā kā tur ir viss kārtībā. Un rekur beigās. Tu visu secību faktiski redzi. Tāda skanēšana ir pabeigta, laižam
ECM. Un uzreiz pasties, cik feini viņš tev parādā. Lost communication. NOx sensor. Čurūdeņi. NOx sensor. System voltage. Ir bijis aķīts atvienots. Ticamākais, ka nost. Paskatīsimies, kas te vēl ir. Nekā baigi jau nav. Jā, tā kā code search var atkal laist tāpatās kā standartā, jā. Enter ieiet sistēmā, clear DTCs, diagnostic plāns, starp citu. Interesanta lieta. Skaties, kā viņš tev feini parāda diagnostikas plānu ar aprakstiem pa katriem blokiem. Redzi, viņš visu uzreiz sametas eit. Incorrect coded, radio, incorrect coded, tire pressure warning, pressure loss. Jā, interesanti, jā. Tad kā plāniņi te uztais, ko darīt, kā rīkoties. Un tāpat tās tu var ieiet, piemēram, ABS-ā iekšā arī pa taisno paskatīties, ko tur rāda. Šādi tas izskatās. Bet šī gadījumā, dzinējā mēs esam sapratuši, ka tur ir kļūdas iekšā. Tu vari sataisīt reportu, starp citu, jā, uzspiežot virsū reportu. Tev attiecīgi parādās nobraukums, tātad, un tev parādās viss tas kļūdu kodu sarakstiņš, jā, kad tur tu vari attiecīgi visu tur redzēt. Tātad, bet šī gadījumā, es teikšu, tā topogrāfija ir viena tāda interesanta lieta. Bet uzspiežot virsū, mēs varam iet arī pa taisno Enter in Engine System, jā, tātad ieejot iekšā dzinēja vadības blokā. Pastīsimies, ko viņš mums tur parādīs. Tātad arī tāpatās būtu jābūt arī aprakstam, principā. Arī šeit, kur tu to redzi visu. Te ir workshop data kodējums, tātad kas pa motoru, kas pa dzinēju, laižam un te ir tās funkcijas, ko mēs varam darīt. Read DTCs, skaidrs atkal izlasam kļūdu, jo tagad mēs esam iekšā pašā vadības blokā jau, jā. Tagad mēs esam tīri pašā vadības blokā iekšā. Tagad te varam dzēst tās kļūdas. Clear fault codes. Read data stream, varam apstīties, kas tur notiek, piemēram, varam atvērt bloku 1, jā, pirmais bloks, paskatīsimies, jo pēc sūta ir te, sūta, jā, kur ir sūta indeks, sūta mass measurement, particle filter, jā, varam nospiest un paskatīties, kas ir sūta 19,22 grami ir kvēpam. Nobraukums ir tikai 150,000 rupi runājot, tā kā tas nav nekas. Te vēl ar kvēpinieku gāst, viss ir kā. Kvēpinieku standartā iet 250,000, vajadzētu iet, jā. Tā aktuālos datus varam paskatīties, adaptācijas, basic settings, long codings, access permission, readiness, tātad, online security, jā, online security data arī iespējama. Tā kā jā, bet šī gadījumā, labi, davai ķeramies klāt, risinām problēmas, skaidrs ir problēmas ar noksiem un tā tālāk, jo tad šis viss ir, jāskārto. Bet šādā veidā pa fikso pieslēdzāmies klāt ar jauno launch. Tālāk tātad launchiņš nolikts malā un nākamā ierīce. Tad šo ierīci arī var dabūt bez nekādām problēmām. Tātad tunerīts, caur OBD ļoti efektīvi ierīce, ātri un efektīvi viegli strādāt. Meklējam, kur ir automobīls. Mums interesē tieši transportieris vai Multivans T6. Sāk ražot no 15. gada. Tas mums viss der. Mums jāizvēlās, kāds ir dzinēja vadības bloks. Tā kā droši šo te pasākumu arī visu varēs redzēt ķīpselā puisam. Noteikti tātad tur parādīsim, pastāstīsim, kā tas viss strādā konkrētāk. Šī gadījumā meklējam, kur tad ir mūsējais bloks. Un uzminus, kāds šeit ir bloks. Skaties pēc zirgiem, kāds ir auto, jā, un izvēlies savu vadības bloku. Selektējam tādu vadības bloku, tas ir DCM 6.2V un divu versijas ir vai nu boot modā, vai nu OBD, mēs laižam OBD modes. Šī gadījumā nākamā funkcija, kas mums ir, iet identifikācija. Laižam identifikāciju un identifikācijas režīmā faktiski notiek datu nolasīšana no vadības bloka. Šī gadījumā arī, kur tas ir redzams. Tātad the original file is available on server. Tātad, jā, oriģinālo softu mēs varam dabūt lejā no servera un atgriezt automobīlu pilnīgi oriģinālā vai arī modificēt un veikt tuningu. Tālāk tātad modificēšana. Šī gadījumā nevar veikt remontu, jo tu nepārbaudi, vai tiešām tu, ko tu remontē, tik tiešām ir tur tā vainējā. Tāpēc, mēs taisam modifikāciju SCR un laižam yes! Atceries, ka obligāti tev jānodrošina, lai būtu barošana 13,4 volti šī gadījumā. Jāpiešprauž klāt ir charge. Tas ir ideālā variantā, lai rakstīšanas brīdī tuts vadības bloks nenoguļās, jeb neaizvarās ciet, neaiziet par ķieģeli lockdownā, tad to viņi varēs izmest ārā. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Uz paneļa tajā brīdī, protams, var rādīt mēmākās lampiņas. Panelis gan ir netīrs, ne? T6 un jau tāds pabružāts, bet neko. Viss ok. Visur ir, protams, vajadzīga tīrība un sterilitāte. Kas notiek tālāk, tātad viņš parāda tev ir, ka voltāža ir ok. Updating checksums. Checksums ir tās saucamā kontrola summa. Tātad skaidrs, ka tā ir vajadzīga obligāti pareizi aprēķinātāji, izkalkulētāji, tikai tad tas viss notiks korekti un te automobils būs iedarbināms vispār, vai ne?
Pats rakstīšanas process nav beigas super uber ātrais, jā, bet, tomēr ierakstīt viņu padrusciņai var. Un šī gadījumā flashing log 2. Viņš vispirms izdzēš bloku un tad vienkārši raksta iekšā. Un ECU file ID, rekurot augšā var redzēt file ID. Tā kā gaidām tagad, kad aizies iekšā pilnis softs līdz galam. Protams, beigās mums ir visefektīvākais moments, ECU has been successfully flashed. That's it, job done. Nu ko, after good quality solutions, pagriežam aizdedzes atslēgu. Skatīsimies, kas mums te būs. Dodam dziesmā. Olala! Džekija Čans kā raķete pazuda. Paņemam salvetīti. Vislabāk jau, protams, mikrosalvetīti. Mums viņam mazliet uzmitrināt, būtu svētīgi notīrīt tā, lai tu redzi, kur tas Džekija Čans tur ir. Tā, ko mums tālāk jādara? Tieši tā. Pareizi tu saprati. Smart detection. Smart detection. Bams. Un laižam skatāmies, kā šī sistēma mums skanēs vispārējo elementu kopējo tīklu. ECM. Viena kļūda ECM ir iekšā. ABS skanējam. Atkal tieši tāpatās, jā. Tātad izskanējam visas sistēmas. Tātad. Un lejā ir Miracle poga Clear Fault Codes all systems. Tā kā gaidām, ka viņš izskanēs. Viņš ļoti ātri skanē. Tā kā jā, jebkurā gadījumā auto eksotikā ķīpsalā. Tur varēs atnākt aptaustīt. Viss iekārts, rokās paturēt, papētīt. Saprast, ko, kas un kā. Un, teiksim, tā arī tik pie savas aparatūras iespējams, jā, un ja vēlēs strādāt, kā saka, ar tādām iekārtām. Lūk, pēc pauzītes skanēšanas, tātad skatāmies, kas mums šeit ir. Ko mēs te redzam? Redzam kļūdiņas, jā, pastīsimies, kas te ir. System voltage tikai palicis ir. Kāpēc? Tāpēc, ka tur bija problēmas ar akumulators bija atvienots, jā. Bet, tas nekas, ko mēs varam darīt, mēs faktiski, ko daram? Pareizākā secība, tātad noslāpējam motoru, ieslēdzam aizdedzi, jo vienmēr jābūt ir pie ieslēgts aizdedzes, tikai un vienīgi pie ieslēgts aizdedzes, mēs varam tātad attiecīgi veikt kļūdu kodu dzēšanu. Šajā gadījumā aizdedze ieslēgta un laižam Clear DTCs. Un tagad mums feini viņš dzēš pilnīgi visas kļūdas no visām sistēmām. Tad pieslēgts aizdedzes, jā, tas jādara obligāti, tikai un vienīgi. Redzi? Kvalitatīvi viss notiek izdzēsts, tātad, jā, skaidrs, tad, kad ar akumulātoru tur viss ir kārtībā, loģiski arī kļūdas vairs nebūs. Tāpat tās tikām galā ar visiem tiem noksiem, visām tām lietām. Tagad brauksim testdraivā, pastīsimies, kā tas viss strādā. Visticamākais visam vajadzētu iet vienkārši stīgā. Gateways arī tīrs. Pavisam ļoti skaisti viss notiek. Paliek visam noteikti kas? Uzminu, noteikti uzminēja. Yes. ABS, tā ir pressure warning, pressure loss. Tātad, jā, jāsakārto ir, vai jānoras to riepspiediena kontrole. Vai arī vienkārši kaut kāds sensors varētu būt bojāts. Kaut kā tā. Tā kā uz doto brīdi es tev teikšu thanks for watching, lai veicās ar programmēšanām, un ja viss interesē, pavisam noteikti dodies uz auto eksotiku. Šogad viss būs feini, noteikti varēs kaut kāds jauns lietas apgūt un uzzināt, kaut ko patestēt, ievērtēt. Un kas zina, varbūt tieši arī šī elektronika ir tas, ko tu vēlies darīt. Visu gaišu, visu jauku, lai veicās. Raksti zvani WhatsAppā.